Mēs atrodamies apvienotajā karalistē, Skotijas pusē, netālu no Edinburgas, mazā piepilsētiņā Kirkadlijā. Baigi daudz te nav ko darīt, bet dažreiz, ja sanāk izbraukumos ar džekiem, tad sanāk par tām lielajām pilsētām tur ilgāk pabūt. Baigi nav tā, ka skumst pēc baigās tur satiksmes. Kā pašam bieži sanāk uz Latviju aizbraukt vai tikai vasarās? Man jau ir spēles daudz, man jau ir kaut kādas, cik tur 64 spēles pāris sezonā. Mums pat nav tas tur Ziemassvētku pārtraukums, mēs vienkārši malcam visu gadu. Pārbraucieni dažreiz var ielikt, piemēram, uz kaut kādu golfu komandu mums jābrauc 8 stundu. Tuvākais varbūt kaut kāda stunda tepatās. Skotija un hokejs, tas ir normāli? It kā nē, protams, viņiem ir savējais regbijs un viss pārējais, bet tieši šajā pilsētiņā hokejs ir ļoti lielā cieņā, jo šeit īsti tās vietējās futbola komandas nav vai tās regbija diezgan veca hāla, jau ir, nezinu, 100 gadi varētu būt tai hālai. Pārsvarā mums nav pirms spēlēm raskātikas vai kā to sauc, ledus. Bet arī ar izņēmumiem, ja dažreiz tur sakrīt kaut kādas interesantākas spēles, jo viņas ir tik bieži, tad arī dažreiz var treneris izdomāt arī uzlikt raskātiku, bet pārsvarā nē, nav. Tad katrs tur pa savējiem kā ceļās, kā gatavojās. Es citā dzīvoklī dzīvoju, nedaudz tuvāk halē. Tagad mēs dzīvojam vairāki tuvumā šeit, tur sanāk augšā kalniņā mazā tā hāla atrodas. Tagad sanāk tieši apakšā no kalna, tā kā vairāk visi kopā pagājuši gadu mēs dzīvojam vairāk tikai izmētāti bijām. Apkārt nebijām tā kā visi blakus, tagad visi vairāk viens otram blakus. Rekur es Miki gribu uzaicināt online, viņš nav. Kas notiek? Kas pa savstarpējām spēlēm bijušas? Arī intereši pārstāv mēs to FIFA jau no bērnības kaut kā esam sākuši spēlēt. Es nezinu, patīk arī skatīties viņu pa televizoru un tad ar viņu sanāk kaut ko uzspēlēt. Es dzīvoju ar kanādieti Bretu Bulmeru. Pirmo gadu čalis šeit ir pagaidām diezgan labi. Viņam sezonas varētu teikt, kad izvērtasies. Man liekas, ir pirmais vai otrais rezultātīvākais komandā, tā kā jā. Foršs žeks. Nestrīdamies, viss kārtībā. Es piemēram, mašīnu tik bieži nebraukāju, tā kā mans istabas biedrs vairāk pilda tur šoferu pienākumus, viņš ved uz veikalu, viss mēs uz pārtiku braucam. Bet tur kaut kādas, nezinu, es tur parasti kaut kādu miskasti iznesu vai vēl tur kaut kāds, arī tas uz pusēm, kā kurš ir kāds, piemēram, ir slinkajā vairāk iekāps, un otrs to redz, tad otrs to izdara, un ar to nav problēmas beigās. Pagājušajā gadā bija, ka mums pretī dzīvoja fani un tur neļāva bez mazai gulēt. Tur kaut kādas dāmas vai kas tur bļaustījās piekdienas vakaros. Mēs tur nākam ciemos vai vēl tur visādi tādi varianti, bet šogad nē, šogad mierīgāk ir. Yeah, hockey is a small sport in Scotland compared to, say, football, but... Hokejs ir mazs sporta veids Skotijā. Korijas ledus arēnu uzcēla 1938. gadā. Tas bija tikai 2 gadus pēc tam, kad Anglija izcīnīja olimpisko zelta medaļu. Šis notikums bija pārsteigums, un tieši tad mūsu valstī sākās hokeja drudzis. Un arī šeit tika noķerta šī slimība. Kopš pirmās dienas te mazajā arēnā vietējie cilvēki nāk un skatās hokeju. Nevajag daudz, lai piepildītu mūsu arēnu. Jums šeit Skotijā ir iesildīšanās krēkli, ar kuriem jūs iesildāties. Ir kaut kas arī, kaut kas, kas nav, teiksim, Latvijā tāds ierasts? Ir iesildīšanās krēkli, jā, šie arī ir tieši iesildīšanās. Mēs viņus sākam tikai uz iesildīšanos. Katru džeku tur vēl sponsorē, uz muguras ir sponsors pat savām pudelītēm, saviem iesildīšanās krēkliem. Tādām ziņā te ar faniem baigi strādāt.
Mūsu komanda ir atšķirīga no citām līgas komandām. Mums nav cilvēki, kuri strādā dažādos departamentos, mārketinga, finanšu vai citos. Viss tiek balstīts uz brīvprātīgo cilvēku entuziasmu. Spēļu dienās šeit viss tiek balstīts uz cilvēkiem, kuri te nāk un palīdz pie visa. Es kā brīvprātīgais palīdzu 5. 6. sezonu. Mums ir daudz sezonas abonementi, bet cilvēki nāk arī ar spēļu biļetēm, jo viņiem patīk šī spēle. Es kontrolēju biļetes, un tas ir labs veids, kā ar viņiem aprunāties. Es domāju, ka daudziem faniem patīk, ka šeit var nākt ar ģimenēm. Mums ir ļoti spēcīga fanu kustība. Daudzi nāk te gadiem. Kādam spēlē brālis, spēlējis vecstāvs vai tēvs, arī fani. Te nāk, jo ir līdzīga viņu vēsture. Ir it kā mums spēcīgāks sastāvs. Ja skatās uz papīru no visiem pārējiem. Bet kaut kā pagājuši gadu mums gāja labāk, es nezinu. Pat arī ar vājāku sastāvu. Tagad arī mēs jau neesam sliktā vietā, vēl palikusi diezgan daudz spēles. Jā. Sastāvā daudz kanādiešu. Tas hokejs tāds kanādisks vispār līgā, ja? Jā, pārsvarā tikai kanādieši, ņem vai kaut kāds amerikāņus. Bet, protams, arī uzrādās kāds zviedrs vai čehs, es nezinu. Ik pa laikam kāds parādās. Bet tā kā pārsvarā... tu pats jūties tajā Kanādas hokejā? Tas ir tāds tavs? Es nezinu, man viss hokejs patīk, bet jā, es nezinu, tā ir sanācis, kad vairāk laikam tomēr tas tur Ziemeļamerikas vairāk patīk. Tāds vairāk aktīvāks, es nezinu, interesantāks, bet tas te jau arī nav jau visi, nav jau tie laukumi tādi. Lielākā daļā jau ir lielie laukumi. Pie tevīm te arī brauc ciemos? Ne tik daudz kā uz Nīcu man brauc ciemiņi, bet kāds jau ik pa laikam kaut kur uzrodās, atbrauc. Nav tā, ka galīgi esmu atstāts vientuši pagaidām. Man plus mīnus nekādu baigot mega algu nemaksā. Man plus mīnus katru gadu ir viens un tas pats, es nezinu. Varbūt man vajag statistiku labāk vai vēl kaut ko, bet plus mīnus tas tirgus Eiropā, tur kaut kādiem labākajiem, varbūt tur maksā to pašu, tur, es nezinu, piecīti. Tādās viduvējās, es nezinu, Itālijās, Francijās. Bet tā, plus mīnus tur alga visur no 2000 līdz 3000. Tā, ja tu, protams, tur nepierādi sev pirmajā sezonā, un tad ar tevi pagarina uz nākamo, tad tu tur var cīnīties, vai aģents tev var runāt tur par lielākām algām. Bet tā, plus mīnus algas ir plus mīnus vienāds. Baigi vēl, es pat nezinu, cik gados es sāku, 11 varbūt. Es līdz tam izmēģināju futbolu, tenisu, karatē, basketbolu, visu iespējamo, man liekas. Un tad mums sanāca, ka mēs pārvācāmies ar ģimeni tā kā ārpus Rīgas, uz upes ciemu. Džeki tur jau kaut kāds Garas bija, nav pazīstami, viņš, man liekas, federācijā tagad strādā. Garas, tas pats Indrešs, un tie tur dragāja jau uz skritlonēm pagalmā, hoķīt. Man arī bija skritlons, un es kaut kā sāku ar viņiem tur spēlēt, no sākuma tur viss tā nepārāk nopietni bija, tur vienkārši ar akmeņiem, tur bez mazliet tur spēlējāmies, tur mašīnām fārs daudzajām laukā netīšām, bet pēc tam tas viss nopietnāk aizgāja. Man piedāvā aiziet uz kādu treniņu, un tā tas viss ir aizgāja. Tieši tad, kad es sāku to hokeju ņemt, tad vispār nebija nekādas izšķiršanās, nekas. Tad es vienkārši man patikās, es nezinu. Man pat tas pirmo, man liekas, spēle pasauc, es pat nemācēju pa gaisu mest. Man tur sāga 2, tāds Oļiks Jurenko izsauc. Es, man liekas, pat iemet golu, es pat nemācēju pa gaisu īsti mest. Un kaut kā tur aizgāja, jā, es nezinu. Nebija tā, ka tur bija baigās izvēles vai neizvēles. Mēs jau tur pagalmā visu laiku bijām maz, mēs gan futbolu, gan basketu, visu iespējamo. Mums bija daudz, kur skraidīt. Tur nebija tā, ka mēs tur purciem pagalmos apmēram tur būtu izauguši. Tā kā
Bet tā, ka izvēle baigā, tā nē. Vienkārši kā hoķīts aizgāja, tā arī to tagad neesmu beidzis mīlēt šo sporta veidu. Tā to varētu nosaukt. Jā, man ir sponsors. Tas pats arī Džekiņš, kas tas par maniem vislielāko fanu pulku uztaisījis. Man liekas, viņš arī man tur daudz ko sponsorē, bet ir arī kādi citi. Pie mums spēlē dažādi spēlētāji. Ir latvietis, no Austruma Eiropas ir kanādietis, kurš spēlējis NHL, amerikāņi ir spēlējuši. Īpaši stāsts mums ir par latvieti. Mēs redzam, kā viņš gatavojas spēlēm. Mēs esam arī izveidojuši viņam karogu, lai viņš justos novērtēts. Ejot uz spēli, viņš katru reizi pieskaras tam. Tas ir īpašs brīdis. Tu redzi, ka viņam tas ir īpaši. Viņš ir lepns, no kurienes viņš nāk. Mēs esam izveidojuši arī Twitteri ar mirkļu birku, uzticīgi Birziņam. Mēs atbalstām Ričārdu finansiāli, jo mūsu kluba politika balstās uz individuāliem sponsoriem. Tas ir labs mārketings. Es pirms vairākiem gadiem izvēlējos Birziņu kā savu finansēto spēlētāju. Mana reklāma ir uz viņa krēkla. Mums ir dažreiz, divreiz, tur varbūt gadā ar kādiem faniem, kaut kādu kopīgu pasākumu, vienīgais jāaiziet. Tas ir kaut kāds kopīgs bowling, tas ir tiem, kam ir uz visu sezonu tās kartes. Kopīgs bowlings, tur visi autogrāfi, tā jāpasēž mierīgi. Uz universitātēm daudzās vietās jāiet, jārunā, jāstāst par vietēm, par hokeju, jo visi jau tikai pārsvarā zina futbolu un vēl tur regbiju. Bet ar to diezgan labi nodarbojās šajienieši. Kādreiz hokejā nevajadzēja investēt naudu. Tagad gan ir savādāk. Vajag vairāk, jo hokejs ir kļuvis profesionāls. Tam jābūt biznesam, protams, bet daudz naudu ar hokeju neiegūsi. Bet mums ir fani, kuri katru spēli ziedo kādu naudas summu, un tas ļoti palīdz hokeja biznesam. Mēs esam vienmēr izgājuši sezonu pa nulēm. Vai vismaz centušies būt mazos plusos, jo savādāk te hokejs arī beigtos. Ļoti liels palīgs ir atribūtikas pārdošana. Tur mēs ieņemam daudz naudas. Mums vajag visus posmus, lai tie strādātu. Protams, mēs varam sapņot par lielāku halli, vairāk pārdotiem krekliem, bet mēs esam sports tautai. Ir jāpanāk, ka cilvēki stāv rindās, lai iekļūtu hallē, un mums tā ir. Kāpēc jūs esat tiesnešu kreklā? Es esmu sodīto spēlētāju sekundants. Šis ir mans brīvprātīgā darbs jau 50. gadu. Komandu dibināja 38. gadā. Tad jums bija 6 gadi. Kā jūs atceraties to pirmo spēli? Es negāju uz pirmajām spēlēm. Es dzīvoju tad Glāzgovā, bet šeit nokļuvu patstāvīgi 17 gados. I come through here when I was about 17. So I changed allegiance. Kas ir hokejā tāds, kas nav citos sportos? Kāpēc ir tev viņš tik ļoti? Tas ir grūti teikt. Man liekas, tas ir no visu baigas tāds sakombinēts. Tur ir gan tā spēka spēle, tur jābūt gan fiziskajam, tur ir gan jāsaprot tā spēle. Man liekas, tā diezgan ļoti skatāmi, interesanti pašam arī, ko spēlēt. Grūti izskaidrot, ja tu
Kad pats neesi nekad pamēģinājis, tad to ir varbūt tā grūti no sākuma saprast, kas tur tajā spēlē ir tāds īpašs vai interesants vai aizraujošs. Līmenis nav tik slikts. Spēles arī ir daudz, un tu vari visu laiku augt kā spēlētājs. Tas arī pats atkarīgs no spēlētāja, kā viņš jau var visu laiku vienā tajā pašā līmenī turēties un neko neiet uz augšu. Ja tu, protams, visu laiku centīsies un mēģināsi izaugt pats kā spēlētājs, tad viss kaut kas ir iespējams. Nekad neko nevar zināt šajā dzīvē. Man ir pēc iespējas ilgāk spēlēt, cik es vien varu, labā līmenī. Un tad jau tālāk skatīties paralēli kaut ko, varbūt vēl izmācīties. Tad neko pagaidām neforsēju, es nezinu. Kamēr vēl veselība ļauj, kāpēc nē? Ģimenes man arī pagaidām vēl īsti nav, tā kā es varu vēl pabraukāt kaut kur apkārt, kaut ko paskatīties, kas notiekās. Tā kā pagaidām tikai izbaudu. Raidījumu atbalsta Maxima, lai uzvaru netrūktu.